Čau, labrīt, labrīt. Ir 2. maijs, 5:30, un mēs braucam atklāt makšķerēšanas sezonu no laivām. Vakar bija 1. maijs, vakar lielākai daļai bija atvēršana, bet es biju laivošanā, tāpēc man izpalika šī te sezonas atvēršana tādā oficiālā formātā. Un es tagad dodos pakaļ pārniekam Andrejam, un tad mēs dosimies uz Lielupi. Un mēģināsim šodien atklāties ar kādām smukām līdekām. Tā kā sekojam līdzi, skatāmies video līdz beigām un noskaidrojam, kas tad mums šodien būs vai arī nebūs. Viena laiva jau priekšā ir, bet tas ir pozitīvi, tikai viena pagaidām. Labrīt, draugi! Nu ko, mēs ar Andreju esam Lielupē? Un, bez starpgadījumiem jau man nesanāk. Atbraucam, kramējamies ārā. Vieglais kāds, soma, motors, akumulators, viss forši. Un tad Andrejs man jautā, kur ir Big Bait spole? Kā jūs domājat, kur viņi ir? Rakstat komentārā. Oho! Mēs domājam, ka ir viena laiva, bet izrādās, ka ir priekšā 3 laivas. Nu. Pirmais metiens. Prosveika. Nā, šitas te bišķi pasāku jānomaina, jāuzliek. Deka. Mīļā deka. Mēs, man liekas, esam vienīgie jau uz atklātā ūdens vispārēji gar niedriem kaut kur. Mauc. Un man bija copīte, un māziņš kaut kas ir. Sezona atklāta. Jā, kaut kas no niedru malām. Smelsim iekšā viņu un nesmelsim šito. Nē, es domāju, ka nevajag. Es tāpatās viņu mēģināšu. Mēģināšu atbrīvot. Pagaidi. Mēs tevi atbrīvosim. Hei, līdekā! Bomba. No niedru malām. Tā, ir kaut kāda maziņā kaut kāda maziņa ziltiņa ir. Galvenais nedodam iet uz sveci viņai. Spiežam viņu uz leju. Nē, vajadzēs, es domāju, nē, kaut kas tur. Zinu, ka iesvētīt jau varam uzturamo. Sprīntiņu uztaisīju. Iesvētīsim uzturamo. Mums tur cīmdi vēl salikt iekšā reku visi. Tā tīri sportiskai interesei. Mēriņš ir. Bām. Tā, galvenais spoli vienmēr taisam vaļā, lai kaut kāda ķibela nenotiek.
Un tūlīt mēs viņu ātri atbrīvosim un laidīsim atpakaļ. Kur viņa mums te ir? Varam nomērīt īstenībā, jā. Knapi sēdēja. Galvenais izvilkt mānekli ārā, lai viņš netraucē mums. Un pamēģināsim, nomērīsim to maziņo intereses pēc. Nu, kur tā galva? Nu, cik viņa mums tur būs? Kurš? 60, 65, jā? Ir 65, 66, 66. Nu, krasavica. Skaistulīt. Dodies atpakaļ ūdentiņā. Nu, krasavčiki. Ai, pašlaivs. Jā, neaizgāja. Ai, mazās muļķītes. Brēns tieši bija izslēdzis ārā. Man pie lājus bija Copa un Andrejam arī schots. Un abiem diviem skatāmies uz kādiem mānekļiem. Tā, Andrjuh, parāda man. Pagaidi. Sarkan balti. Andrejam ir deka, man ir crossveiks. Nu, uz redheadu kaut kas notiek. Uje! Jop, cik rāzīt. Sarkana baltais. Sarkana galvīt strādā. Ir kaut kas maziņš atkal. Es tā domāju. Es nezinu pat. Tūlīt pievilks pie laiva, tad redzēs. Varbūt, ka vajag. Kaut kā viņi te baigi aktīvi. Pārāk ņipra tā līde. Nav liela, es pašas maliņas aizķērus, bet... Pagaidi, paga. Op. Nu, bomba. Un kas mums te noticis ir? Nē, es jau domāju, kad vaļā ir māneklis. Māneklis ir vēl. Jā. Pastīsimies, kā viņi te paņemt bišķiņi. Izņemsim āķi. Es paša malas. Es paša mala elektronika. Nu, pieliksim viņu aptuveni tā vismaz 60 ceņi. Var redzēt, nevar. Nu, kurš 60 ceņi ir. Nu, ko mēs viņu daram? Mēs viņu arī laižam mazliet vaļā, lai viņi paaugās, un tad, kad viņi būs metrīgi, tad lai nāk pie mums atkal. Ir. Skatos, ka oblers gāja pa virsu. Mēģināju ietvičot viņu bišķi dziļāk. Nu, Andrej, tu zini savu uzdevumu, jā? Nu, paņem, jā.
Nē. Hop. Un? Nav. Kā džiprīgi. Arī. Es pēdējā āķīši sēžu. Galīgi švaki. Sēžu. Nu, paldies. 63 un laižam mēs viņu atkal laižam riparīgo Jankundzi atpakaļ. Atklāšana forša. Nu ko, man jau 4 vai 5 zivis, tā kā sezona veiksmīgi atklāta. Un Andrejs mums ir paaugstināts no operatora uz uztvērēju. Bļā, viens. Bija cope, piecirda bišķiņ, domāju, ka zāle, un nokratījās. Nešķoģim. Bļā, viens. Pilnīgi redzēja cope. Nezinu, kamerā gan jau, ka nevarēs redzēt, bet toči uztučoja un bams bija. Надо только придумать, где. Да. Andrejam gāja līdek. Arī nezinu, kā kamera uz to pusi bija pagriezt. Varēja redzēt, nevarēja redzēt. Pienāca līdz laivai un aizgriezās pēc tam. Aizbeigt projām. Nu, mēģināsim viņu dabūt, ne? Andrejam ir pirmā zivs. Vajag što te mērlēni, tu mošku vajag uztveramo. Tā. Nu, Andrej, cel augšā viņas rādi mums to monstru. Krasavčiks. Nu, vienkārši bomba. Pirmā zivs šo sezonu. Andrjuha, apsveicu? Ne? Есть. Ir Andrejam. Atkārtoti. Uzsēdās. Šā. Paņemsim uztveramo mierīgi. Un Andrejs vismaz pirmo. Nu. Bām. Gāja, uzšāva un šī tāda izbadējusies. Šis te māneklis pilnībā mutē. Māneklis bija pilnībā mutē zivī un Andrejs meistarīgi to visu dabūja ārā. Nu, pirmais mērs šo sezonu. Andrjuha, apsveicu! Krasavčiks. Nu, laižam vaļā. Un mazā aizpelda. Nu, ašuks. Izskatās, ka ir ašuks galā. Tā. Un neslikts ašuks. Pirmais metiens uz orbitu. Nē, līdecēns. Tā krati ar galvu, ka maziņš līdecēns. Nu, bērniņš. Mazāks nekā Andrjuham, man liekas, pat bija. Nu, mazulītis. Tūlīt mēs tev atlaidīsim. Nāc šurpu. Un mēs tevi ātri atbrīvosim. Ai, johaidi. Ej, mazais. Paga, netais. Sūdz tu man te. Netais. Andrjuh, patkīņa to štuiku. Tā. Uzmanīgi izņemsim ārā.
Un laižam vaļā mazulīt. Uz liels. Tā paliek bišķiņš saklāks, un mēs mainām uz nākamo mūsu šīs dienas varoni Crossweiks. Bļāviens! Paņēma mutē. Es apstājos un izspļāvu ārā viņu. Bet kaut kas maziņš bija. Ir vēl kaut kāda neliela zivtela. Vai? Es domāju, ka var pamēģināt, jā. Kaut kas tāds uz robežas. Atkal aiz pēdējā sēž. To būs nost, es domāju. Op. Nu, tev šodien labi sanāk. Tīri tā interesi pēc pieliksim blakus mērlentei. Virsū neliksim varbūt pat, lai netraumētu, bet 50 mums ir. Te var redzēt pār 50. Un tagad mēs jau atkal kā visas pārējās laidīsim vaļā. Nu, mazā. Tā. Op. Нормально. Как сесть? Да, маленькая. Maziņa. Galīgi švaka. Nu, atkal aiz pēdējā. Aiz pēdējā āķa. Nu, pat attāķēsies, neattāķēsies. Nu. Davai, nokrities pati. Viss. Ideāli. Fantastiski, pat nevajadzēja pieskarties. Ir. Andrejam ir zivtiņā. Aizgāja. Bija. Nē, Neaizgāja. Tik maz vienkārši, ka Andrejs nejūt. Un arī knapi sēž. Ir, Andrejam 2 mētieni, 2 zivs. Šī taisa tās smukākā. Jā? Vairums arī uztveram tad. Smuk zivtiņi. Bet, diemžēl, aizgāja. Ir zivtiņā. Ir kaut kas. Nav baigi lielais. Kaut kur zālēs ievilka. Kaut kādā zāļu pudurī. Jest? Ir. Andrejam kaut kāda zivtela ir. Nekas liels laikam, jā. Bet, un atkal es pēdējā āķīšu.
Atkal es pēdējā āķa. Nu ko? Catch and release? Nu. Like a pro. Ir skots vai nav? Nē, nav skots. Ir. Nu, viss tas pēc apmēra. Un atkal. Aizgāja. Nezinu, varēja redzēt, nevarēja. Reks stāv. Un aizgāja. Это был окунь. Это щука. Līdeciņa, māziņa līdeciņa uz orbitiņu. Op. Ai. Nešļaksties. Tagad mēs tev atkal atbrīvosim un palaidīsim brīvībā. Tā kā visas tavas draudzenes. Так, подай мне эту штуку. Op. Un tagad mēs viņu mierīgi. Oh! Ir. Un aizgāja. Nē, neaizgāja. Ir. Šito izstāvs kāds ir. Kāds ir jau... Pasmuko. No. Andrejam ar kaut kas pieķēries. Šodien mums uzdevums pat nevis noķert, bet dabūt līdz laivai, vai ne? Atkal aiz pēdējā āķa. Es domāju, ka to ir arī Andrejs viņu te papurinās. Jā, aizgāja. Nu, vienalga. Krasavčiks. Vienkārši uzkārās. Bet redzēju, ka viņi attais muti. Nu, un atkal uz viena āķīša. Uz viena āķīša. Smukslīdaks. Un atpakaļ savā valstībā. Nu, paziņā. Davai, čau. Galīgi maziņais. Jā, te saulītē viņas sildās. Oi, šī tā laba. Smuki. Dienas nobeigums jau būtu sanāks. Nu, šī tā kā līdz 70 stabila. Nē. Nē. Uzmanīgi. Ir. Nu, krasavčiks. Dienas noslēgums ideāls. Šito var arī uz mājām. Nu, ko, draugi, mēs esam krastā ar Andreju.
Mums bija viena no labākajām sezonas atvēršanām. Bija kopsumā laikam kāds Ap 20. ap 20 zivīm, kuras mēs līdz laivai aizvilkām un laivā iecēlām. Kaut kādas hodi bija sīkās, nu, es saku, vienkārši fantastiski. Un pašās dienas beigās, kad mēs braucām krastā uz bāzi jau, uz laivu bāzes stūris, kur mēs atrodamies, Andrejs uzlika sarkangalvīti, hamakuru, un iekabināja 72, 73 cm līdziņu. Redzēsiet, izskatās, ka kaut kas lielāks viņu bija ēdis, tāpēc ir vērts atbraukt pameklēt vēl lielo mammu. Labi, draugi, mēs dodamies mājās ar Andreju. Tiekamies nākamajos video. Neaizmirstiet parakstīties, uzspiest laiku un ierakstīt komentārā, kā jūs atklājat šo te sezonu.